Labrīt, Anna. Es redzu, ka jūsu diena nesākas tik labi. Vai viss ir kārtībā? Labrīt, Marta. Vēl viena vecāku sūdzība. Šoreiz par Kubu. Es vairs nezinu, ko darīt. Viņš ir inteliģents, bet katra stunda tā ir viena un tā pati, pārtraucot, runājot, nervozējot. Es jūtos tā, it kā viņš vienkārši ignorētu manus norādījumus. Es saprotu, Anna. Darbs ar studentu ar ADHD var būt izaicinājums. Taču atcerieties, ka Kuba cīnās, tā nav nepakļāvība. Es zinu, bet dažreiz es vienkārši jūtos bezpalīdzīgi. Es viņam vēlreiz atgādinu noteikumus, un tie uz brīdi darbojas, un tad viss atgriežas. Baidos, ka traucēju nodarbības gaitu. Tā ir dabiska sajūta. Un atceries, ka tu šajā ziņā neesi viena. Parunāsim par to, kas tieši notika. Vai varētu aprakstīt pēdējo situāciju? Tātad pēdējo reizi matemātikas klasē Kuba to darīja vēlreiz. Tas sākās ar tiem nolādētajiem čipiem. Viņš tos izņēma un sāka kraukšķēt, jo nekas nebija nepareizi. Es viņam teicu, lai viņš tos atmet, bet viņš mani pilnībā ignorēja. Viņš teica, ka viņam ir ADHD, un tas nozīmē, ka viņš var darīt visu, ko viņš vēlas. Un tad ne tikai viņš pārtrauca nodarbību, bet pārējā klase sāka smieties un sāka kopēt viņu. Es jūtos tik neapmierināta, tik bezspēcīga. Kad es mēģināju izskaidrot jaunu uzdevumu, viņš sāka runāt ar Basiju, ķērās pie krēsla, nometa zīmuli atkal un atkal. Un sliktākais ir tas, ka lielākoties viņš mani neklausa. Es jūtos tā, it kā es runātu pie sienas. Taču tie nav tikai šie atsevišķie incidenti. Tā ir pastāvīga situācija. Viņš visu laiku aizmirst savus mājas darbus, pazaudē datorus, nemaz nevar organizēties. Nodarbību laikā viņš nepārtraukti pārtrauc, kliedz atbildes, negaida savu kārtu. Dažkārt jūtu, ka eksplodēšu. Es jūtos tik neapmierināta, tik bezpalīdzīga. Man ir bail, ka viņa dēļ es nevaru pienācīgi mācīt pārējo klasi. Dažreiz es brīnos, vai es pat esmu pielāgota šim darbam. Varbūt man vajadzētu darīt kaut ko citu, un tad es jūtos vainīga, jo zinu, ka Kubam ir vajadzīga palīdzība. Es domāju, ka esmu mēģinājusi visu, esmu ar viņu runājusi, uzticējusi viņam papildu uzdevumus, atgādinājusi viņam. Bet nekas nedarbojas ilgtermiņā. Varbūt es vienkārši nezinu, kā ar viņu strādāt. Vai varbūt tā ir sistēmas vaina, varbūt mēs vienkārši nesaņemam pietiekamu atbalstu. Es pat vairs nezinu. Es saprotu, Anna. Jūsu aprakstītā situācija ir sarežģīta, taču mēs noteikti varam atrast dažas efektīvas stratēģijas. Pagaidām es vēlētos, lai tu tuvāko dienu laikā cieši novērotu Kubu un pierakstītu piezīmes par konkrētām situācijām. Ne tikai negatīvie, bet arī tad, kad viņš uzvedas pozitīvi, kad viņam izdodas koncentrēties, kad viņš sadarbojas. Pierakstiet, ko jūs darījāt, kā jūs reaģējāt, ko jūs teicāt. Es vēlētos, lai mums būtu konkrēti piemēri, par kuriem runāt nākamajā sanāksmē. Tas mums palīdzēs pamanīt modeļus un redzēt, kas jau darbojas un kas varētu būt jāmaina. Ko jūs domājat? Labi, mēģināšu. Es vienkārši nezinu, vai varu atcerēties visu. Neuztraucieties, pietiek ar īsām piezīmēm uzreiz pēc nodarbības. Koncentrējieties uz faktiem, ko tieši Kuba darīja vai teica un kā jūs reaģējāt. Tas būs vērtīgs materiāls mūsu nākamajiem soļiem. Un atceries, ka tu šajā ziņā neesi viena. Labi. Paldies. Tiksimies nākamreiz. Uz tikšanos. Sveika, Anna, paldies, ka ieradāties. Kā jūs šajā nedēļā vērojāt Kubas uzvedību? Vai jums bija iespēja veikt dažas piezīmes? Jā, es centos pierakstīt tik daudz, cik varēju. Tas nevienmēr bija viegli pa vidu visam, bet man šeit ir dažas konkrētas situācijas. Lieliski, tas ir ļoti noderīgi. Es redzu, ka esat pierakstījusi gan izaicinājumus, gan dažus pozitīvus brīžus. Tāpēc varbūt sāksim ar to, kas jums bija visgrūtākais. Pirmdien vēstures stundas gaitā Kuba piecēlās no savas vietas un sāka staigāt pa klasi, skaļi komentējot to, ko es teicu.
Kad es viņam lūdzu apstāties, viņš teica, ka viņam ir jākustas, vai arī viņš nespēs koncentrēties. Es redzu, tas ir tipisks ADHD hiperaktivitātes simptoms. Šādās situācijās īsi kustības pārtraukumi var būt patiešām noderīgi. Piemēram, jūs varat lūgt Kubai noslaucīt dēli vai izdalīt darblapas, bet tikai saskaņotos brīžos nodarbības laikā. Un kā ar komentāriem? Tas bija ļoti rupji. Šajā nolūkā mēs varam mēģināt izmantot metodi stop, think, act. Jūs varat vienoties ar Kubu par signālu, piemēram, paceļot roku, kas viņam atgādinās apstāties un domāt pirms uzstāšanās. Ir svarīgi, lai signāls būtu diskrēts un viņu neapgrūtinātu. Labi, mēģināšu. Un vakar poļu valodā. Kuba pabeidza uzdevumu agrāk nekā pārējie un sāka novērst uzmanību no citiem. Dziedāšana bakstīja klases biedrus. Šādās situācijās ir svarīgi, lai Kubai būtu sagatavots papildu, aizraujošs uzdevums, kad viņš agri pabeigs darbu. Tas varētu būt sarežģītāks uzdevums, papildu lasījums, kaut kas, kas piesaista viņa uzmanību un uztur viņu aizņemtu. Un kā ar labu uzvedību? Otrdien mākslas nodarbībā Kuba bija patiesi fokusēts un radošs, kad mēs gleznojām ainavas. Tas ir brīnišķīgi. Ir ļoti svarīgi pastiprināt šos brīžus. Slavējiet Kubu par iesaistīšanos un radošumu. Pastāstiet viņam, ka jūs novērtējat viņa pūles un talantu. Pozitīvs pastiprinājums ir galvenais, strādājot ar bērniem ar ADHD. Lieta tāda, ka es cīnos ar slavēšanu. Es mēdzu koncentrēties uz to, kas ir nepareizi. Tas ir ļoti bieži, bet mēģiniet apzināti pievērst uzmanību tam, kas notiek labi. Tas veido bērna pašvērtību un motivē viņus turpināt mēģināt. Un atcerieties, svarīga ir arī konsekvence. Ja mēs vienosimies par noteikumiem, mums tie ir jāievēro. Sekām jābūt loģiskām un saistītām ar uzvedību. Anna, tas ir process. Ne viss mainīsies uzreiz, bet vissvarīgākais ir konsekvence un pacietība. Tu esi lieliska skolotāja, un es uzskatu, ka mēs varam palīdzēt Kubam kopā. Galvenokārt atcerieties, cik svarīgi ir atšķirt ADHD simptomus no apzinātas noteikumu pārkāpšanas. Tieši ar to es cīnos. Kur ir šī līnija? ADHD simptomi ietver tādas lietas kā grūtības koncentrēties, impulsivitāte un hiperaktivitāte. Apzināta noteikumu pārkāpšana ir tad, kad students apzināti ignorē noteikumus. Kopā ar Kubu tas, iespējams, ir abu apvienojums. Tātad, ko jūs ieteiktu? Pirmkārt, skaidri un konkrēti noteikumi. Vizuālie palīglīdzekļi, piemēram, noteikumu saraksts ar attēliem, var palīdzēt viņam atcerēties. Otrakārt, pozitīvs palielinājums. Slavējiet Kubu par katru mazo panākumu, katru labo uzvedību. Tas veido viņa uzticību un motivē viņu. Un viņa impulsivitāte. Mēs varam iemācīt viņam paškontroles metodas. Tāpat kā metode stop, think, act, par kuru mēs runājām, vai diskrēta signāla izmantošana, lai atgādinātu viņam koncentrēties. Arī īsi aktīvi pārtraukumi, kā mēs apspriedām. Tas izklausās saprātīgi. Un kā ar sekām? Kā man būtu jārēģē, kad viņš uzvedas nepareizi? Sekas ir loģiskas, saistītas ar uzvedību un zināmas studentam. Tā ir privileģētības, noteikumu un seku sistēma. Un runa nav par sodīšanu, runa ir par atbildību mācīties. Paldies, Marta! Godīgi sakot, šī saruna man tik ļoti palīdzēja. Man ir patiesa prieks to dzirdēt. Drīz atkal tiksimies un turpināsim strādāt kopā. Uz tikšanos! Un vēlreiz paldies! Sveika, Anna! Kāda bija tava nedēļa? Es redzu, ka šodien tev ir daudz labāks garastāvoklis. Marta, tas ir daudz labāk. Noteikumu saraksts ar attēliem darbojas lieliski. Kuba ir mērķtiecīgāks, un slavēšana par nelieliem sasniegumiem viņu patiešām motivē. Tas ir brīnišķīgi. Tas tikai parāda, cik svarīga ir individuāla pieeja un konsekvence.
Jūs zināt, ko? Vienu dienu matemātikas laikā Kuba atkal sāka kļūt nemierīgs, bet tā vietā, lai viņu labotu, es lūdzu viņu piecelties un savākt datorus. Viņš to izdarīja ātri un palika mierīgs pārējai nodarbībai. Redzat? Jūs izmantojāt viņa kustības nepieciešamību pozitīvā veidā. Tas ir lielisks elastīgas mācīšanas piemērs. Protams, joprojām pastāv problēmas, bet tagad es zinu, kā reaģēt. Es jūtos daudz pārliecinātāk un kompetentāk. Paldies par jūsu atbalstu. Esmu ļoti priecīga, ka varu palīdzēt. Atcerieties, ka uzraudzība ir nepārtraukts process. Mēs esam šeit, lai kopā meklētu labākos risinājumus. Mēs drīz varēsim atkal tikties un runāt par turpmāko progresu. Ziniet, Marta, bet šī uzraudzība ir vairāk nekā tikai veids, kā tikt galā ar Kubu. Tas, kā es pievērsīšos savam darbam kopumā, patiešām ir mainījies. Kādā veidā, Anna? Pirms tam, kad radās kāda problēma, es jutos viena pati ar to, es turpināju domāt par to, ko darīju nepareizi, vainojot sevi vai skolēnus. Bet tagad es zinu, ka varu nākt pie jums, runāt, saņemt atbalstu, saņemt reālu padomu. Un tas man dod milzīgu drošības sajūtu. Skolotājiem ir tik svarīgi justies atbalstītam. Bet tas nav tikai tas. Esmu iemācījusies arī tik daudz praktisku lietu. Piemēram, kā analizēt skolēnu uzvedību, lai saprastu, kas aiz tās slēpjas. Kā pielāgot mācību metodas dažādiem studentiem. Vai kā izmantot pozitīvu pastiprinājumu, lai veidotu motivāciju. Jā, un tās ir patiesi vērtīgas prasmes. Pilnīgi noteikti. Un tagad es redzu savus skolēnus savādāk. Es cenšos būt vairāk saprotoša, ielikt sevi savās kurpēs. Es jūtos pacietīgāk. Un es zinu, ka tas palīdz veidot labākas attiecības un efektīvāku mācīšanu. Tas ir pārsteidzoši, Anna. Es tiešām redzu, cik daudz jūs esat izauguši. Jā, un es jums to esmu parādā. Pateicoties jums, es jūtos kā labāks skolotājs. Un es zinu, ka es izmantošu šīs zināšanas un prasmes nākotnē ar katru studentu, ne tikai tiem, kuriem ir problēmas. Tieši tam ir paredzēta uzraudzība, atbalsts jūsu profesionālajai attīstībai ilgtermiņā. Un man tev ir šī grāmata. Tas varētu noderēt. Paldies! Es noteikti to izlasīšu. Uz drīzu tikšanos. Uz tikšanos. Un vēlreiz paldies!